Pēdējie eiro, bet ēst gribās. Un šodien mums būs pavisam vienkārši ēdiens, cepti pelmeņi cepeškrāsnī. Izmaksas apmēram pie 4 eiro viss kopā. Apmēram. Ņemam pelmeņus, kādi jums ir mājā, jo tā kā pēdējie eiro, jo lētāk, jo labāk. Man šoreiz ir pelmeņi mazulīši. Tā, un ko mēs tagad darīsim tālāk? Aizmirsu pateikt, pelmeņi ir saldēti. Neatlaidināti, nevārīti, bet saldēti. Un tiem saldētajiem pelmeņiem mēs smērējam virsū olu dzeltenumu. Šo recepti es redzēju TikTokā, un tad redzēs, kā būs. Baigi slavē, ka ļoti garšīgi pelmeņi, bet man ir daudzām TikTok receptēm bijis tā, ka nekas tur garšīgs un īpaši nav. Bez maz vai izmet misenē pēc tam. Es vēl uzbēršu arī sezama sēklas pa virsu un iepriekš sakarsētā cepeškrāsnī, cik man tur ir 200 grādos, likšu tos pelmeņus cepties. No sākuma apmēram kāds 20 minūtes paskatīsies, kā būs, jo šie pelmeņi ir tādi maziņi, kam ir lielāka pelmeņi, varbūt vai ilgāk jāpacep. Tā, pelmeņi ir gatavi, garšojam, man te ir krējums un burgermērcī. Garšo pēc parastiem ceptiem pelmeņiem, bet nekas tas izcilās, wow, nav, parasti cep pelmeņi.